vēlos padalīties ar pavisam svaigu notikumu, kuram visticamāk ir dažādi dziļumi, bet ticu, ka katrs no tiem atklāsies īstajiem cilvēkiem īstajā laikā. Pirms pāris dienām mūsu draudzē uzņēmām lielu ārvalstu viesu grupu, kas bija ieradušies Latvijā, lai tuvāk iepazītos ar mūsu valsti, sabiedrību un kontekstu, kurā mūsu baznīca darbojas. Tie visi bija dažādu luterisko baznīcu pārstāvi. Kā viena no daudzām programmā iekļautajām lietām bija arī draudzes apmeklējums ar iespēju baudīt kopīgas vakariņas. Lai tas varētu notikt, paēdināt ap 90 dalībnieku un īsā laikā pastāstīt, kā draudze dzīvo, attīstās un kas ir tās izaugsmes pamatā, tika iesaistīti pārdesmit draudzes locekļi, virtuves komanda, telpu sagatavotāji, mūziķi, mācītāji un arī cilvēki, kas bija gatavi liecināt par Dieva darbu viņu dzīvēs, iepazīstot to caur alfa kursu un draudzē sajusto tēva mīlestību. Gatavojoties viesu uzņemšanai, es zināju, ka baznīcām, kuras viņi pārstāv, vairākos jautājumos ir atšķirīgs viedoklis. Tomēr nelikās, ka tas varētu būt par šķērsli kopīgi sēdēt pie baltiem galdautiem, jo bija pārliecināta, un joprojām esmu, ka manā draudzē ik viens tiek viesmīlīgi sagaidīts, neatkarīgi no viņa ticības pārliecības. Tomēr sanāca pretēji. Stāsts par draudzes attīstību un tam sekojošās liecības izrādījās pārāk smaga barība vairākiem vakariņu viesiem, un daži no viņiem pat telpas atstāja, nesagaidot kūku un kafiju. Pārsteidzoši, ka vakara smagās barības sagramošanas efekts turpinājās arī nākamajā rītā, kad sanāksmes noslēguma dienā vairāk kārt tika saņemts piezīmes, ka draudzē redzētā un dzirdētā ir bijis par daudz, pārāk daudz. Sēdēju aplī, kurā vairums dalībnieku saskatīja draudzes stāstā uzbrukumu viņu pārliecībai un nezināju, vai tajā brīdī cīnīties, attaisnoties vai raudāt. Kā dažkārt brīžos, kad jāiztur kāds laiks spriedzē vai garlaicībā, es sāku ritināt savu telefonu ziņu rindu, gaidot, kad tas viss beigsies. Un tieši tad piepeši saņēma ziņu no kādas draudzes māsas, kur arī bija iepriekšējā vakara dalībniece un kura bija tur dalījusies ar savu liecību. Bet ziņa nebija par iepriekšējo vakaru. Viņa tikai paziņoja, ka beidzot visos mūzikas straumēšanas kanālos ir ievietots pirms 10 gadiem ierakstīts Tazē mūzikas dziesmu albums latviešu valodā, un ka tas tagad ir pieejams ikvienam klausīšanai sev ērtā vietā un laikā. Man šī ziņa bija ļoti īpaša un īsta laikā, jo Tazē albuma ierakstā kora vidū ir arī mana balss, bet ieraksts tika veikts tieši tajā telpā, kurā šobrīd es un mūsu baznīca saņēmām uzbrukumus. Izdzirdot šo priecīgo ziņu, vienā brīdī man tiešām pārņēma pilnīgs miers. No jauna atgādinot man pašai, ka katra balss, kas apliecina Jēzu kā savu glābēju, ir svarīga, un ka vārds nekad neatgriežas tukšā, un varbūt iepriekšējā vakara augļi ienāksies kaut kad tālā nākotnē, jo Dievam it visam ir savs laiks. Visvarenais trīsvienīgais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Paldies par tavu vārdu, kurā 1. Jāņa vēstulē tā lasām. Katrs gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākuši ir no Dieva, un katrs gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva, bet tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka tas nāks, bet tas jau tagad ir pasaulē. Paldies Tev, mīļais svētais Dieva gars, par visu, ko Tu esi darījis manā dzīvē, manas draudzes dzīvē, mūsu dzīvē. Jā, paldies Tev, ka Tu aicini mūs liecināt par Kungu Jēzu Kristu. Paldies par katru liecību, ko mēs varam teikt, lai tā varbūt arī kādus cilvēkus izaicina. Slāva Tev par Tavu apsardzību, vadību un jā, Kungs, katru saturu, kur mēs varam apliecināt atkal un atkal, ka Jēzus Kristus ir mūsu Kungs. Jā, paldies Tev par baznīcām, jā, par tām, kas ir dzīves baznīcas, dzīves draudzes,
kaut tas saņem uzbrukumus, tu sargā un vadi. Jā, kungs, mēs tev lūdzam par tām baznīcām, kas ir iemigušas, varbūt arī maldinātas. Jā, kungs, pasargā un vadi katru no tām, un pasargā mūs no tiesāšanas gara, bet iedrošini mūs aizlūgt par katru, kas varbūt vēl tevi īsti, kungs, svētais gars nepazīst. Jā, pamudini mūs aizlūgt, jā, un būt pacietīgiem un uzstājīgiem šajā lūgšanā, kaut arī nevienmēr redzam augļus drīzumā, jā. Palīdz mums būt tiešām pacietīgiem un sagaidīt, ka tu briedinās šos augļus, Dievs, pēc sava plāna, savā laikā un savā veidā. Slāva tev, visu varenais Dievs! Mēs saucam uz tevi, mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen!